Sporta masāžā mēs vairāk izstrādājam dziļos audus, izstrādājam trigger punktus, kas nereti mums kādam kaut kur slēpjas. Kādam tas var sāpēt, kādam tā var būt patīkama. No ārstnieciskās masāžas tā atšķirās ar to, ka mēs liekam daudz lielāku spēku virsū cilvēku ķermenim. Mēs daudz vairāk koncentrējamies tieši uz šiem trigger punktiem, kas ir tādi muskuļu saspringumi, tādi maz kūlīši. Pēc sporta masāžas mēs varētu izjust nedaudz tādu stīvumu nākamajā dienā. Bieži vien tas arī parādās tikai aiz nākamajā dienā. Tas, ko mēs parasti iesakām, ir organismā lietot daudz ūdens pēc masāžas, lai ķermenis smuki tīrās ārā, jo ir iekustināts mūsu tāds iekšējais purvs. Un, lai to visu iztīrīt, mums vajadzētu dzert daudz ūdeni, tādā miera režīmā pavadīt vakaru. Un tad jau nākamajā dienā darām visu kā ierasts.